Vai tas kūti aug un kokā, vai tas saimniekam ir rokā? Mēs uz laukiem ciemos braucam, un to visu vārdā saucam. Vai tas kūti aug un kokā, vai tas saimniekam ir rokā? Mēs uz laukiem ciemos braucam, un to visu vārdā saucam. Dārzeņi. Sveiki! Mani sauc Varis Klausītājs. Un šodien mēs apskatīsim rudens ražu. Rudens ražu saimnieks glabā pagrabā, jo tur ir vēss un dārzeņi labi glabājās. Pavasarī zemnieks iestāda zemē mazus brūnus kartupelīšus. Pa vasaru tie izaug. Lūk, kādi lieli! Kartupelis. Bietes aug vagās. No vienas sēkliņas izaug liela biete. Mēs ēdam sarkanās bietes, bet lapas dodam kūcīmietniekiem. Biete. Lūk, burkāns. Burkāna sulīgā un oranžā sakne garšo visiem. Burkāns ir bagāts ar vitamīniem. Man vislabāk garšo burkānu sula. Burkāns. Pavasarī saimnieks iesēja sēkliņas kastē ar zemi. Tur izaug kāpostu stádi. Tos stāda vagā. Saimniece vasarā kāpostus laista un čakli ravē. Rudenī novāc un ziemā vāra zupu vai skābē. Kāposts. Dārzā aug arī sīpoli. Sīpoliem ir loki. Tie aug virs zemes. Mēs ēdam gan sīpolus, gan lokus. Sīpoli ir veselīgi, bet ļoti sīvi. Kad es mizoju sīpolu, tad es raudu. Sīpols. Arī šis dzeltenais milzis ir izaudzis no sēklas. O, cik smags! Vai tu vari viņu pacelt? Ķirbis. Tomātiem patīk siltums, tāpēc saimnieks tos audzē siltumnīcā. Kad ārā vēss, siltumnīcā ir silti. Tomāti skaisti smaržo un kā garšo. Tomāts. Arī gurķi aug siltumnīcā. Saimniece no gurķiem taisa salātus un marinēs ziemai. Tu domā, ka gurķi ir zaļi? Nē, gatavi gurķi ir zaļā krāsā. Jocīgi, vai ne? Gurķis. Vai, gandrīz aizmirsu, dārzā aug arī zirņi. Skat, kādi zaļi un apaļi. Vienā pākstī ir daudz zirņi. Uzmini, cik? Zirņi. Šai reizei pietiks. Tiksimies nākamreiz. To tev saku es, Varis Klausītājs, un lauku sētas dārzeņi. Kartupelis, biete, burkāns, kāposts, sīpols, ķirbis, tomāts, gurķis un zirņi.